Sveiki! Vai jūs kaut ko darāt? Es tieši tagad veidoju galda virsmu. No veciem paletes dēļiem, kas man šeit ir jau gadiem, un es domāju, ka beidzot. Tos apstrādāšu, lai kā arī būtu. Es domāju, ko ar tiem darīt, un man ienāca prātā, ka es varētu no tiem salīmēt tādu plātni, kur dēļus faktiski novietošu vertikāli blakus viens otram, un savilkšu tos kopā, tādējādi izveidojot patiešām masīvu. Darba virsmu, tādu bloku. Un es domāju, kā to izdarīt, jo katra palete, protams, bija atšķirīga. Katrs dēls bija citādi gašs, citādi biezs, citādi plats, citādi kvalitatīvs, vai drīzāk nekvalitatīvs pat no dažādiem koku veidiem. Tāpēc man vispirms bija daudz jāšķiro. Un beigās man izdevās. Pat nezinu, cik daudz to dēļu patiesībā ir, bet kā es varētu no tiem izveidot. Platumu 750 milimetri. Tad es risināju biezumu. Katrs dēls bija citādi biezs, visbiezākie bija gandrīz 22 mm, visplānākie, manuprāt, 18, un bija patīkami to visu izlīdzināt uz vienādu biezumu. Un es vispār negribēju to izlīdzināt uz ēveles, lai iegūtu gludu virsmu, jo es zaudētu daudz materiāla, un tas ir lieki. Pietiek, ja tas tiek izvilkts tā, lai visā garumā un platumā būtu vienāds biezums. Bet, ja tas būs nedaudz izliekts, tas nav svarīgi, jo līmēšanas laikā tas vienkārši savilksies kopā. Tātad es dažas dēļus izvilku līdz apmēram 21 mm, dažus līdz 20 mm, un tie plānākie, manuprāt, ir ap 17 mm. Tad es tos kaut kā sajaukšu uz virsmas. Otra lieta ir platums. Es domāju, ka gribētu, lai darba virsma beigās būtu vismaz 50 mm bieza. Tātad beigās man izdevās no dažāda platuma dēļiem izgriezt 60 mm platus gabalus. Tātad man ir centimetra rezerve galīgajai izlīdzināšanai, jo pēc salīmēšanas es to vēl izlīdzināšu. Kas attiecas uz garumu, tas bija diezgan noteikts, jo īsākie dēļi. Bija 800 mm gari, tāpēc es visus nogriezu līdz 800, kas bija diezgan piemēroti, jo parasti garāko dēļu galu. Tāpat bija kaut kā saplaisājuši, vai tur bija naglu caurumi. Un tā tālāk. Tātad šis ir rezultāts. Man pietika ar biezumēveli, es to neslīpēju. Tad es to nogriezu līdz līmenim uz galda zāģi ar formāta ratiņiem. Pēc tam es to izdarīju. Līdz 60 mm platumā. Un visbeidzot palika tikai saīsināšana. Vispirms es vienmēr nogriezu to, kas neizskatījās labi, un tad es to nogriezu līdz 800 mm. Es domāju, ka, kad tas tiks savilkts, es būšu arī uz kādiem aptuveni 800, un beigās es varētu no tā izgriezt 750 x 700. 50 mm plāksni. Šī līmēšana būs izaicinājums maniem ilgadējiem skavām no Unimax, kas šim nolūkam ir pilnīgi lieliskas, jo pateicoties robustajam profilam, tās faktiski izveido ideāli līdzeno virsmu, pie kuras to var vēl pievilkt no augšas. Turklāt, manuprāt, tās ir par lielisku cenu, jo šī 1500 maksā, manuprāt, 1500 kronu. Pamēģiniet atrast tik garu un turklāt tik robustu skavu. Nemaz nerunājot par kādu zīmolu skavu par šādu cenu. Tātad, šo skavu cenas un veiktspējas attiecība ir vienkārši lieliska. Un nemazāk svarīgi atkal patriotisma. Es biju tieši pie šo skavu ražošanas. Unimaxā, kur šis profils un caurumi tiek vienkārši izgatavoti ar rokām. Tātad, tas ir Čehijas izstrādājums par lielisku cenu un galvenokārt ar lielisku lietderības vērtību. Tāpēc es domāju, ka tā ir patiešām noderīga lieta. Es to neizmantoju ļoti bieži, iespējams, ka tas ir žēl. Tātad, tagad atkal pienāks mana kārta, un es diezgan gaidu to. Man ir kopumā 3, kas šim platumam ir vairāk nekā pietiekami. Un iespējams, būs liels līmes patēriņš, jo tā tomēr ir diezgan liela virsma. Tātad, es izvilkšu savu galonu ar Tidebond un ķersimies pie darba. Šo dēlīšu ir 46, kas nozīmē 45. Līmētas virsmas ar kopējo platību. 2 veseli, 16 simdaļas kvadrātmetra. Un es mēģināju to ar šo silikonu špakteļlāpstiņu arī no Rotsklera, kuru citādi. Ļoti augstu vērtēju, bet tas nebija. Pietiekami ātri. Savukārt ar to rullīti, kad es apguvu tehniku, es to vienreiz uzklāju tur, otrais atpakaļ. Un viss bija gatavs. Bet jums tik un tā jāpasteidzas, jo starpības starp pirmo uzklāto daļu un pēdējo var būt
kādas 10–15 minūtes. Un tas ir tā kā uz robežas ar līmes atvērto laiku. Pēdējais. Ja es lēsu, ka aptuveni 250 ml līmes bija nepieciešama, tad es domāju, ka es nemaz tik ļoti nekļūdījos. Jā. Tātad tas pat nekustas. Vienu. Nav nepieciešams īpaši pievilkt, tas ir tikai tāds. Drošības pasākums, lai tas vienkārši neizkustētos. Tā, un atkal pievilka. Nākamajā rītā. Tātad tā. Esam pabeiguši. Atbrīvojam skavas. Redzat, kas eļļo. Tas brauc. O, lieliski. Likt to pa vienai dēlītei būtu joks, bet tādā veidā beidzot var just, ka tas kaut ko sver. Starp citu, tās skavas, ko es pārbaudīju, sver 13 kg katra. Tas nav pavisam viegli, bet tas ir vienkārši cena par to robustumu. Vēl man jāsaka, ka tās tiek ražotas divos citos garumos, proti 2 metri un 3 metri. Šīs 1500. Tas ir patiesībā tas rupjais garums, bet tās var ielikt tikai 12–150 mm. Tas nozīmē, es pieņemu, ka 2 metru garums var ielikt 17–150 mm, un 3 metru garums var ielikt 2750 mm. Tā tikai, lai jūs zinātu, uz ko jūs ejat. Kas attiecas uz papīru? Es to tur lieku tāpēc, ka izpūstošā līme, vai nu pielietošanas laikā, vai pēc tam presēšanas laikā, varētu sasmērēt pašas skavas. To, protams, varētu atrisināt aplīmējot profilus ar kādu līmlenti, bet šādā veidā tiek aizsargāts arī galds. Zem tiem. Tagad, protams, rodas problēma. Kā to noņemt? Tātad vismaz šādi rupji noplēst. Praktiski ir tas, ka jums joprojām ir ekoloģisks materiāls, kuru var viegli. Nevis pārstrādāt, bet likvidēt. Savukārt, ja tur uzliekat kādu plastmasas plēvi, tas, protams, jau ir problēma. Vienīgais, ko man jāatzīst pašam sev kritiski, un ar to es nedaudz rēķinājos, ir tas, ka es vispār nemēģināju ievērot perpendikularitāti. Tāpēc es to izdarīju tikai aptuveni. Un ir redzams, ka es šeit par kādu centimetru netrāpīju. Bet tur joprojām ir 5 centimetri. Kopējā rezerve, tāpēc es domāju, ka to kvadrātu 750 x 750 varēšu izveidot pilnīgi bez problēmu. Tāpēc ar to esmu apmierināts. Un jūs kādā citā video varat gaidīt tik lielas platības. Izlīdzināšanu. Uz plānošanas mašīnu to tiešām nedabūšu. Par laimi, es šobrīd esmu tam aprīkots. Un, lai neaizmirstu, saites uz visiem produktiem, kurus es izmantoju šīs darba virsmas izgatavošanā, atradīsiet aprakstā zem video. Paldies, ka skatījāties! Lai jums jauka diena! Un dariet kaut ko!